Dabas zinībās ir bieži nepieciešams aplūkot objektus, kuri ir tik mazi, ka tie nav detalizēti novērojami ar neapbruņotu aci. Šeit nāk palīgā mikroskops, optiska ierīce, kas ļauj palielināt objektus tā, lai tos varētu sīkāk izpētīt. Sniegšu nelielu ieskatu par to, kas ir mikroskops un mikropreparāts. Sākam! Lūk, kā notiek mikroskopa lietošana. Vispirms mikroskops tiek novietots uz galda, nodrošinot, ka darbam nekas netraucēs. Pēc tam ieslēdz apgaismojumu un novieto mikropreparātu uz priekšmetstikliņa, piestiprina pie priekšmetgalda ar skavām un... Ko un? Ak jā! Jāizgatavo mikropreparāts. Tātad, lai izgatavotu mikropreparātu, izmantojot pipeti, jāiepilina neliels ūdens piliens priekšmetstikla vidū. Ar asu nazi, labāk skalpeli, no kāda parauga, piemēram apelsīna vai lapas, tiek nogriezta plāna kārta un ar pincetes palīdzību novietota tieši uz ūdens pilienu. Paraugam virsū uzliekam sekstiklu, piespiežam un rūpīgi noslaukām izspiesto ūdeni. Visbeidzot, sagatavoto priekšmetstikliņu ar paraugu jānovieto uz mikroskopa priekšmetgalda, kur tas tiek piestiprināts ar skavām. Un voilā! Ceļojums mikropasaulē var sākties. Jāskatās okulārā, kas atrodas tubusa augšgalā. Zemāk tubusa apakšgalā ir 3 objektīvi, ar dažādiem palielinājumiem – mazais, vidējais un lielais. Apgaismojuma regulēšanai tiek izmantota diafragma zem priekšmetgalda. Lai precīzi iestatītu preparāta pozīciju, izmanto 2 skrūves – makroskrūvi un mikroskrūvi. No mikroskopa dizaina var secināt, ka attēla palielinājums balstās uz 2 lēcām. Viena atrodas okulārā un otra vienā no 3 objektīviem. Nu vari pilnībā nodoties pētīšanai. Mikroskopu lieto daudzās nozarēs – bioloģijā, medicīnā, ķīmijā un citur. Pareizi izmantojot šīs metodas, zinātnieki un pētnieki spēj iegūt svarīgu informāciju par pasauli, kura mūsu neapbruņotām acīm paliek neredzama. Šis ir tikai ieskats, un es negaidu, ka visu iegaumēsi, jo par mikroskopu un mikropreparātu nav jāklausās, ar tiem jādarbojas. Meklē iespēju izmantot mikroskopu un redzēsi, cik tas ir aizraujoši.